Esiet sveicināti! Mani sauc Ilze Mēdne, jūs klausāties HR podcastu. Jā, šodien pie manis ir ciemos divi brīnišķīgi cilvēki. Ļoti interesantu tēmu, un es teiktu tā, ka pēdējās nedēļās, jau pāris nedēļas atpakaļ, es varētu teikt, sabiedrībā nošūpojās ļoti aktuāla tēma un plašas diskusijas par to, ka valsts pārvalde nolēmusi, ka attālinātais darbs ir beidzies, un mēs esam kaut kur iebraukuši ar to, grāvī, teiksim, respektīvi tā. Un šodien pie manis ciemos ir divi cilvēki, kuri man varētu palīdzēt atbildēt uz pāris jautājumiem, kuri man arī radās šajā saistībā, un tāpēc es ātri ķēros pie telefona, lai sarunātu tikšanos. Šodien pie manis ciemos ir Raivis Krombergs, valsts kancelēs direktors. Sveiks, Raivi! Labdien! Prieks tevi šeit redzēt. Un Sintī Petersone, Destēm personāla vadītāja. Jā, divi tādi plaši apspriesti personāži, ja varētu teikt, institūcijas, valsts kancelēja un Destēm. Jā, interesanti. Man pienāca ļoti daudz dažādas vēstules un daudz dažādi jautājumi par to, kāpēc tāds lēmums vai kā mēs tagad darīsim, kā tad lielās kompānijas šobrīd grib strādāt hibrīdā un principā dara visu, lai cilvēki varētu strādāt attālināti, bet Raivi, tu nesen sacīji, ka attālinātais darbs valsts pārvaldē kļuvis par nekontrolētu procesu un ka ir nepieciešams atgriezties pie normāla darba režīma. Man gribētos no tevis dzirdēt to definīciju, ko tu domā ar vārdu normāls darba režīms un kāpēc šī diskusija ir parādījusies tieši šobrīd. Jā. Tieši tā arī ir tās sajūtas un tās reakcijas gan no iedzīvotājiem, gan no jebkura mums paša, arī darba devēja, radās tādas, kad cilvēki kaut kā sevi pārkārtojuši savu privāto dzīvi, savai privātai dzīvei darbu ir pielāgojuši. Bet parasti jau ir bijis otrādi, ir darbs un tad ir salāgošana privātās dzīves vajadzībām. Un toreiz, kad es pateicu, ka valsts pārvaldē attālinātais darbs beidzies, tas bija jau tāds diezgan liels sakāpinājums, jo katrs otrais cilvēks vai satiekot jebkuru privātpersonu uzņēmēju spēja to iebāzt acīs, kad jūs jau tur nestrādājat, jūs neesat sasniedzami un kāda vispār ir jūsu pienesums un jūs tur daudz saņemat algu un tā tālāk. Un tas, protams, sāp tiem, kas strādā valsts pārvaldē 24/7 un pat vairāk, arī izmanto attālinātā darba priekšrocības, iespējas. Arī šodien mēs šeit runājam, es noteikti kaut kādā laikā nočekošu gan e-pastu, gan noteikti parakstīšu kaut ko e-kastē, tas viss ir mums izdarāms, bet ir cilvēki, kas vienkārši to jau sāk ļaunprātīgi izmantot. Un tad man ir tādi daži piemēri. Piemēram, nesaucot varbūt konkrēti iestādi vārdā, viņi vienkārši uzskata, kad var strādāt mājās no dīvāna vai no guļamistabas, un tad, kad klients zvana, tad pretī ir tādas elsas un pārdomas, tiešām man būs jāiet uz darbu. Un tad, kad klients ir uzstājīgāks, viņš pasaka, jā, es gribētu aiziet, jo man jūsu iestādē ir jāpilda 5 iesniegumu, 5 veidlaps, tāpēc, ka man vajag saņemt jūsu iestādes lielo oficiālo atļauju, lai es uzsāktu savu uzņēmēju darbību vai kādu citu šo uzņēmēju darbības veidu. Tad ir, varbūt mēs varam satikties kaut kur, un tad sākās tā satikšanās vieta meklēšana, un cilvēks tā kā izvairās uz darbu iet. Un kas ir tas sāpīgākais, kad ir pārtrūkus tā saikne ar to uzņēmumu, ar to iestādi. Vai cilvēks sāk justies nērti, vai nevajadzīgs tai iestādēji, un tur vienkārši ir jāpalīdz tiem cilvēkiem atgriezties. Tāpēc bija tāda reakcija, mums ir jāatgriežas pie normāla darba laika, bet attālinātās iespējas ir iespējas. Un tad sākās ar vārdiem bet, kam, kāpēc, saskaņojot šo vadītāju un tā tālāk. Jā, un tu minēji par to, ka ir pārtrūkušas šīs attiecības un ka tu jūti, kas ir tie dati, uz ko vēl tu balstījies, jūs kopēji komandā pieņemot šo lēmumu. Tagad mēs paziņosim to, ka mēs atgriežamies. Kas bija tas, uz ko tu balstījies? Atkal gribu atkāpties vienu soli atpakaļ. Tad pirms Covida jau 18. 19. gadā domājam, kā valsts pārvaldei un privātam sektoram tā kā
būt līdzvērtīgiem darba devējiem ar šīm darba iespējām, piesaistošai valsts pārvaldei jauniem cilvēkiem no, teikt, no malas, no biznesa, ienākt valsts pārvaldē, strādāt, pamainīt to asinsriti. Tad jau bija pretestība, kāpēc man ir jāiet attālināt, kāpēc man jāstrādā no mājām. Lūdzu, tad nodrošina man datoru lielāku, ērtāku, lūdzu, atved man krēslu, jo tev taču ir jānodrošina darba prasībām atbilstoši apstākļi. Un visādi citas lietas sākās. Tā kā no valsts pārvaldes tās bija tas reakcijas. Tad atnāca tas vajadzīgs. Tas nelaimīgais Covid atnāca un mūs vienkārši iemeta tajā digitālā pasaulē, un mēs bijām spiesti, jo valsts neapstājās, arī Ukrainā kara laikā valsts darbība nav apstājusies. Cilvēki saprata, ka viņiem ir jāsāk apgūt šīs digitālās prasmes, un šodien mēs runājam arī daudz par mākslīgo intelektu iesaisti un tā tālāk. Nu, lūk, un tad cilvēki pierada, viņi ir iekārtoti tajā savā dzīvoklī vai mājā, un viņš atkal, kad ir aicinājums no darba devēja nākam atpakaļ, mums vajag citu dinamiku, ir citi laiki un viss pārējās lietas, un tad sāk teikt, kāpēc man tagad ir jāatgriežas. Un kas to pierādījis Covid izbeigšanās laikā, un mēs tur nomainījām ne tikai šīs uzlādes stacijas, par ko plaši runā, bet arī liftus digitālos, modernos. 22. gada beigās vai 23. gada sākumā būs liels pasākums, kurā bija uzaicināti visi darbinieki, un tu redzi, ka pie tā lifta tas cilvēks stāv, un viņš nemāk uzbraukt uz to 22. vai 23. stāvu. Tad man bija skaidrs, ka viņš jau nav bijis gadu darbā. Un tad viņam uzdeva jautājumu, vai man palīdzēt? Jā, un te viss ir mainījies. Es saku, jā, bet lifti jau mums ir jauni gadu atpakaļ. Un tad cilvēki man sāka stāstīt. Jā, es jutos vairs nevajadzīgs, man kaut kādu darbiņu tur atsūta e-pastā, es viņu izdarīju, no manīm vairāk neko neprasīja, ar manīm nesazinājās, un cilvēks nemācīja atgriezties. Mēs jau esam dažādi arī no rakstura. Un aiziet uz valsts kanclējas arī sapratu, ka man vajag jaunu dinamiku, jaunu rīcību, man vajag cilvēkus ap galdu, ir iedibināts tādas sanāksmes pirmdienās gan ar struktūra vienībām, gan ar komunikācijas cilvēkiem, un, kad tas komandas gars ir vajadzīgs, tad, protams, mēs par to nedēļu izšķīstam, otrdienās tur valdības sēdes ilgstošas, trešdienā tur ir daudz citāds sanāksmes, vēl kaut kas, ceturtdienās ir tas, piekdienas ir varbūt elastīgāks, savādāks, jo cilvēki pārkārtojušies, piemēram, tās, kas ir nozars ministrijas, tie brauc pie nozars, pie lauksaimniekiem, tur, nezinu, tieslietu ministrija uz tiesām aizbrauc, reģionālās vizītes un tā tālāk. Tā kā viņš ir salākojams. Tika izjaukta darba kārtība, tika izjaukta tā kultūra, kādā cilvēki ir pieraduši strādāt, un skaidrs, ka te ir atbildība vadītāja pusē. Protams, ja vadītājs nav skaidrojis to, kas vispār ir attālināts darbs, vai nav bijusi tāda saruna dialogs, kurā cilvēki savā starpā ir vienojušies, ko tad no manis sagaida, vai kas tad ir tie darba uzdevumi, bet tas, ko es sadzirdēju šajā ziņā, tad, kad tā tika publicēta, un tas, ko es arī komentāros, kur bija ļoti daudz un dažādi internetā, tad tas galvenais uzsvars bija, tā teikt, pārtraukt attālināto darbu, lai palielinātu produktivitāti. Lai šī produktivitāte būtu labāka, un tāpēc man ir jautājums, Sintī, tev no Destime puses, tad Destime nodrošina darba efektivitātes analīzes dažādos uzņēmumos, tā skaitā ir ekonomikas ministrija, viena no tām, kas šobrīd pie tā strādā mēra. Būs ļoti interesanti dzirdēt, kādi būs šie tie dati, bet vai šī platforma, teiksim, parāda to, ka attālināts darbs samazina produktivitāti, vai tomēr ir pretēji? Mūsu dati rāda, ka izmaiņu nav tādu būtisku izmaiņu. Produktivitātes pieaugums kaut kādos tādos lielākos pētījumos uzrādās apmēram 12% tiem, kas strādā no mājām, bet principā kvalitātes kritums cilvēkiem, kas strādā attālināti, nav konstatēts, kas ir labas ziņas, un noteikti arī te ir daudz jārunā, ko tu arī Ilze minēja iepriekš, par noteikumiem, ko cilvēki vispār saprot ar attālinātu darbu, jo es piekrītu Raivi. Man arī šķiet, ka nav pieļaujams, ka cilvēki darba laikā nevēlas strādāt, vai pastaigās suni, vai dodās pusdienās, vai dārzus ravējot. Tieši tā, bet tas atkal
tur ir noteikumi iekšā organizācijā, par ko mēs esam vienojušies un ko cilvēki vispār saprot, vai vispār ir bijusi informācija par to, ko tagad tas nozīmē un kā mēs veidojam savu darbu ikdienu. Arī es neesmu strādājusi valsts sektorā, man ir ļoti grūti spriest, kā tieši pie jums tas notiek. Es varu runāt tikai par privāto sektoru, bet arī mēs saskārāmies ar tieši tām pašām problēmām, tieši to pašu Covid. Protams, tas viss notika tieši tāpat kā jums, bet mēs nolēmām ieviest konkrētus parametrus, kā mēs varētu mērīt produktivitāti un kā varētu uzlabot un kādi būtu noteikumi. Pirmkārt, mēs ļoti rūpīgi aprakstījām un kolēģis informējām, ko mēs tagad darīsim, kā mērīsim. Jā, desmitājiem mēra, piemēram, darba stundas, bet arī produktivitāti un lielākoties ļauj skatīties arī uz tādiem izmēriem rezultātiem, un par ko cilvēki parasti baidās, ka tagad, kad viņus sāks skatīt šo viņu laiku, kad, tagad tu domās, ka es nestrādāju, vai tagad pamanīs, ka es kādreiz esot mājās, es nezinu, ieeju WhatsAppā vai skatos Netflix vai tā tālāk. Tad man atbilde parasti ir tāda, ka es nepazīstu, līdz šim neesmu pazinis nevienu cilvēku, kurš darbā 8 stundas dienā to dara, kā skatās Netflix. Vai arī tas, kurš 8 stundas, uzticamāk, nestrādā pilnīgi visas 8 stundas. Tas ir neiespējami. Es ticu, labi, varbūt skaļi vārdi neiespējami, bet es ticu, ka tas jau atkal ir tas darba vadītāja pienākums saprast, kāda tad ir rezultāti un kā mēs to izmēram, un tas pats attiecas arī uz attālinoto darbu. Bet, ja mēs runājam par tīru statistiku, tad nē, produktivitāte attālinātā darbā principā nesamazinās. Tas, kas ir novērots, ka cilvēks sāk agrāk strādāt, bet otrādi tās pašas stundas, bet sāk darbu nedaudz agrāk, kvalitāte nekrītās, bet bieži vien par tiem 12% izdara vairāk kaut kādu konkrētu lietu nekā tie, kas strādā no office, kas arī ir saprotams, jo viņiem nav tik daudz šo blekus lietu iespējams kā officē, kur atkal ir šī socializēšanās, kas arī ir ļoti svarīgi. Skaidrs, un es tur arī dzirdu tās vairākas problēmas, ko iezīmē, ka jā, tāda dati neparāda, ka būtu baigi liela atšķirība, teiksim, no testēm puses. Tas, ko es dzirdu, ka nav arī skaidru noteikumu, kā vajadzētu strādāt attālināt, ko nozīmē šis attālinātais darbs. Taču tas, par ko, es domāju, ka cilvēki cepas par to, ka tāda veida komunikācija ir notikusi, ka tas ir pateikts tā ļoti stingri un tieši, ka tagad būs tā, un šodien arī mēs piedalījāmies digitālā spēka konferencē, kurā vairāki jautājumi, ko es saņēmu šajā paneļa diskusijā, ja mēs runājam par talantiem, vai gadījumā tieši šāda komunikācija neaizbiedē kopumā cilvēkus no valsts sektora. Šajā gadījumā mēs taču gribam, lai cilvēki strādā gan privātā sektorā, gan valsts sektorā, jo pārsvarā tas, ko mēs dzirdam, kā komunicē privātais sektors, ka mēs strādājam pēc hibrīda modeļa, cilvēkiem ir iespēja izvēlēties šo savu darba stilu, bet tomēr tā komunikācija, piekritīs, ka viņa bija bišķiņ pa šērpu. Teiksim tā, viņa bija tāda, kura varbūt kādam, kurš tikko gribēja doties uz valsts sektoru, tomēr viņš pārdomāja. Varbūt tas no malas tā izskatījās, bet es gribētu bišķiņu oponēt par to. Mēs runājam tikai par attālināto darbu, bet šajā sarunā starp mums ir vēl viens termins elastīgais darbs un tā darba pieeja. Un tas ir tas, kas ir svarīgi no tā cilvēciskā faktora. Viens tur cīrulis, otrs pūce, vienam ir kaut kādas tās ģimeniskās lietas, tur bērni un vēl kaut kas. Un to visu mēs varam salāgot, respektēt. Bet kur sākās tas lielākā sāpe, ka cilvēki nevēlējās atnākt uz to darbu, un līdz ar to viņš bija apātisks arī pret to savu pakalpojumu sniegšanu. To, ko es teicu, uz valsts pārvaldes klientu apkalpošanas centru, neiet tāpatās apskatīties, ko tur šodien piedāvā. Tur iet pēc vajadzības. Ir vajadzības valsts vai pašvaldības pakalpojums. Un ja tu aizēji un ir pateicis, kad ir darba laiks, un tad nemānam vai nemaldinam to sabiedrību. Ja tur ir pateicis, ka mēs esam atvērti pirmdienās no 8:30 un tā tālāk, un tu aizēji un tur uz durvīm ir ar mani sazināties telefonu,
telefoniski ir tie gadījumi. Zvani, kad vajag. Jā, un vai raksti e-pasts pasts un tad tā iestāde saīsinājums un tā. Un tad tas jau uzvilka tos cilvēkus, jo mēs jau aizgājām vai pārkāpām tos nosacījumus, par ko varbūt bija vienošanās, un nemācējām atgriezties pie tās situācijas, ka, hei, mums ir jāstrādā, mums ir jāsniedz pakalpojums, ja tu viņus sniedz kvalitatīvu un par to nav sūdzības, tad jau ir viss kārtībā. Jā, un tas, ko es dzirdu, ka man kaut kā, teiksim, tā šķiet, ka šeit ļoti spilgti parādās tās atšķirības, kā līdz šim ir strādājis privātais sektors un kā ir strādājis valsts sektors. Un ka tomēr tā lielā bļaušana bija par to, ka tagad mūs atkal kontrolēs un mēs atgriežamies pie vecajiem laikiem un ka atgriešanās birojos saistīts ar vadītāju diskomfortu, ka viņi neredz šos cilvēkus un tā tālāk. Un cik tas lēmums ir par šo te kontrolas mehānismu, cik ir par reāli tā kā servisa sniegšanu un uzlabošanu, jo tur noteikti ir daļa no tā, ka tā ir vadītāja nekompetence skaidrot, kas ir attālinātā darba laikā jādara, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka tas ir tas disillusionment, ka tu reāli saproti, ka īsnībā cilvēkiem pietrūkst šī vadība, tāda kontrolēta vadība. Jā, es piekrītu, ir jārunā, ir jāskaidro, līdzīgi jau kolēģi arī teica, ka arī šajā iestādē vai organizācijā ir noteikti vienošanās, un tā ir izstāstīta, un tad cilvēki viņu pieņem vai nepieņem. Un līdzīgi ir valsts pārvaldē. Ir aizgājis kaut kāds process, un ja grib kaut ko pamainot, uzlabot, efektivizēt, par to ir atkal jārunā, jāizstāst, lai to tālāk nodotu tiem saviem padotajiem un kolektīvam. Te ir vienkārši tā reakcija vienmēr tāda, es nezinu, varbūt varas izrādīšana, kaut kas lielāki jūtās tā valsts pārvalde, un tā jau ir tā arogance, par ko sabiedrība tā kā nemīl valsts pārvaldē strādājošos. Sabiedrība redz, ka tas cilvēks atļaujās darba laikā to un to un to darīt paralēli, bet ir profesijas, kur tu vienkārši nevar viņam vai pie konveijera jāstāv vai kastē jāstrādā, un tad ir tā attieksme vienam pret to otru. Bet te man atkal gribās teikt, nevajag to drāmu taisīt. Tiešām nākt izrunāt, arī mēs valsts kancelējā esam pateikuši, ka mēs pārskatīsim savus iekšējos darba kārtības noteikumus. Aicinājis es to darīt visiem. Apskatīties, kā tas bija līdz Covidam, kas ir varbūt savādāks pieregulējums. Tās ir atkal tās specifiskās lietas katrai organizācijai savas, cik no viņa vai cik viņš ir redzams tai sabiedrības acīs. Protams, ir noteikti kaut kādas organizācijas, kas tiešām nav vajadzības, domāt, atgriezties klātienē. Piemēram, uzņēmuma reģistrs sen jau ir mākoņu iestāde. Ko tur darīt, aiziet cilvēkam uz vietu. Varbūt kaut ko uzzināt jaunu. Tāpēc arī reģionos viņus atstāja tur pie notāru servisiem kaut ko blakus, lai cilvēks kaut kādu konsultācijas saņemtu. Tāpēc arī valsts pārvalde, veidojot modernizācijas plānu, atstāja šos klientu apkalpošanas centru, kad ieejot pie, nezinu, kādu no valsts iestādēm, var arī pakonsultēties par tādiem radnieciski tuviem pakalpojumiem vai saņemt esošo informāciju ne tikai internetā, bet arī no klātienes. Līdzīgi Lijā, nav tā, tu staigā pa ielu, hei, aiziešu apstīties, kādu investīcijas projektus varētu iesniegt. Viss ir atrodams internetā un tādā. Protams. Te ir lietas, uz ko. Šodien mēs konferencē dzirdējām, ka vids arī nav vajadzīgs baigi klātienē, jo viss ļoti labi strādāts ar šiem digitāliem rīkiem. Bet viens vienalga taisa savus klientu apkalpošanas dienas, zinot deklarācijas specifiska lieta uz šiem silver programmas cilvēkiem, ja. Un kaut gan atkal šodien vids ģenerāla direktora teica, neaiztiek, ka šos cilvēkus viņi ļoti labi pārvalda digitālos rīkus, tieši otrādi ir kādam citam jāpiemētas. Tā ir organizācijas, pašorganizēšanās un tā darba tēmas noteikšana un vienošanās. Jā, bet Raivi,
arī tas jautājums. Es tā kā kaut kādā ziņā pārstāvu sabiedrību, pārstāvu personāla vadītājus, cilvēkus, kas mani uzrakstīja un kas uzdev šos jautājumus. Un šeit tas jautājums, atgriežās cilvēki šajos birojos. Un tas jautājums ir, vai mēs gribam satikt šos savus cilvēkus, un vai ir kaut kas īpašs, ko mēs šajos birojos varam piedāvāt, jo cik es sapratu arī no šiem komentāriem, vispār no tā sprādziena par to, ka īsti jau nav kur atgriezties, kad visiem jau nepietiek vietas, un vai mums vispār to vajag, ko ar šo komunikāciju, kas ir bijis tas galvenais mērķis, ko caur šo mēs vēlamies sasniegt caur šo lēmumu. Vai mēs gribam satikt tiešām cilvēkus un ar viņiem tur ar kaut ko būtisku nodarboties, vadītāji runās, viņiem ir prasmes, viņi zina, kā tagad strādāt ar saviem darbiniekiem. Tur būs birojas, kurā ir īpašs varbūt kaut kādas telpas, tā taču droši vien nebūs. Un tad mums jādomā, kas tad bija tas mērķis, kāpēc mēs gribam viņus visus atpakaļ. Vai tomēr mēs negribam visus atpakaļ? Tas ir jāskatās katrā iestādē atsevišķi. Tas ir žēl, ja pēkšņi tagad pat sasaucot visus kopā kaut vai uz vienreiz mēnesi uz lielu sanāksmi, kur tu norunā kaut kādas lietas, izstāsti, izskaidro kaut vai tā pašā socializēšanās. Un ja pēkšņi tas cilvēks atnākot un viņš jūtās nepiederīgs, tad viņš jau ir viņu reāli pazaudējis. Tāpēc jau arī parādījies ir arī raidījumos, kad, piemēram, darba devējs nezinu, ka viņa padotais arī strādā citās, nodarbojas ar citām lietām, vai piepelnās. Būtībā mūsu valsts pārvalde ir ļoti reglamentēta. Mums ir ar vadītāji jāsaskaņo šīs blakus vēlamās nodarbošanās, vai tās neradīs interešu konfliktu, bet tas netraucēs saviem tiešajiem darba nosacījumiem. Valsts pārvaldēm, es gribētu teikt, ir tāda nedaudz privileģēta, bet tai pašā laikā tur ir arī blaknes, un tad varbūt par tām niansēm. Valsts pārvaldē alga avans iekrīt laikā. Valsts pārvaldē darbs ir jānodrošina pie jebkuriem situācijas vai krīzes apstākļiem, jo valstī šis pakalpojums ir iedzīvotājiem jāsniedz. Varbūt viņi tur ir kādreiz nesanākuši, Covid laika kaut kādas tur blaknes parādījās, vēl kaut kas, bet valsts pārvalde tā ir būvēta. Valsts pārvaldē ir tās blaknes, ka tev ir ierobežojumi attiecībā uz amatu savienošanu, ierobežojumi uz interešu konfliktu attiecībā uz kaut kādu reklamēšanu un vēl citām lietām. Un tev ir tā kā izvēle. Ja tu gribi kalpot valsts pārvaldē, tev ir jāsamierinās ar tām blaknēm un jāpieņem kaut kādi tie nosacījumi, jo sabiedrība var atļauties daudz ko pret valsts pārvaldi, kā mēs redzam, un ierēdni darīt un izteikties. Privātā sektorā varbūt bišķiņa ir tā elastība vienkāršāka un tev nav jāņem tik daudz viedokļi vērā un jāparāda sevi tik ļoti skaisti un caurspīdīgi, kā par to domā. Tā kā te ir tā izvēle, un ko mēs vēl esam dzirdējuši, ka valsts pārvalde arī daudz ko piedāvā, to, ko varbūt privātais sektors nespēja piedāvāt, tāpēc, ka, Jā, Sinti, tu šo klausies, un kā Destēmam ir izdevies pārdot šo te savu produktu, kas patiesībā ir kontrolas mehānisms, kaut kādā ziņā. Tas ir produkts, kas kontrolē, uzskaita darba laiku. Kā tu to redzi uzņēmumos, kuriem izdodas šo te elastību ieviest, uzturēt šos te moduļus? Varbūt tev ir kāds veiksmīgs piemērs, ko tu vari padalīties, bet vienlaikus kā tu skaties arī uz šo situāciju šobrīd kā eksperts, kas būtu tas, kas varētu palīdzēt mīkstināt šos ļoti atšķirīgos viedokļus, vai tur ir ļoti daudz dažādu cilvēku ar dažādām praksēm un prasmēm, tad kā tu skaties uz to, kā Destēms to ir izdarījis un kā ar to varētu palīdzēt? Destēms ir rīks, kuram līdzi nāk ļoti daudz stereotipi. Tas vienmēr tā ir bijis, līdz ar to mūsu darbs vienmēr ir bijis par to stāstīt un runāt nevis par kontrolas mehānismiem, bet par caurspīdības principu un par atbildības uzņemšanos. Tā ir tāda liela lieta, par ko mēs runājam arī ar saviem klientiem. Es gribu uzreiz teikt, ka runājot par vispār laiku uzskaitas sistēmām ir ļoti jāņem vērā tāds Latvijas vēsturiskais fons. Es par to esmu ļoti tā pastāvējis, jo
Rietumos, Amerikā, arī tur Dienvidu Austrumāzijā, ar ko mēs strādājam, šādi jautājumi neparādās. Un es tomēr saprotu, ka latvietim jebkāda veida skatīšanās uz pirkstiem ļoti asociējas arī ar tādu lielo padomīs laiku un arī ar vagariem. Tieši tā smieklīgi. Mans meitas uzvārds vispār ir atsvagari. Jā, bet tev tā ir tuva lieta. Jā. Tā man ir tuva lieta. Bet ar to es gribu teikt, ka mēs vienmēr esam runājuši par caurspīdības principu, arī tāpat draugiem grupā, arī Desktime mēs strādājam pēc vērtībām, kas mums ir eksperimenta iniciatīva un godīgums, un tam līdz nāk arī caurspīdīgums, un tas ir veids, kā pārstāt mikromenedžēšanu, tas ir veids, kā redzēt, kā es pats pavadu savu laiku darbā, ļoti objektīvi paskatīties, un ja tā nav tikai laika uzskaita, tās nav tikai stundas, tā galā ir, mēs skatāmies, cik daudz mēs pavadām sapulcēs, cik daudz mēs lietojam kādas aplikācijas, kā mēs dalām, piemēram, kurā brīdī mēs esam produktīvāki un kurā brīdī neproduktīvāki. Arī to visu var redzēt šajos datos, un cilvēki paši var pieņemt lēmumus par to, kurā brīdī viņiem, atkal tas elastīgais darbs, ko reiz minēja, kurš ir cīrulis, kurš ir pūce, kurš varbūt kad vienkārši labāk plānot sapulces, piemēram, nevis no rītiem, bet vakaros un tā tālāk. Bet tas ir tas, kā mēs ar to strādājam, un arī mūsu darbinieki, kad viņi pie mums nāk, arī tās ir lietas, ko mēs mūžīgi stāstam, un ko darbinieki paši atzīst, ka ir nākuši lieliem stereotipiem, un tad sapratuši, cik īstenībā liels ieguvums tas ir. Nevelti mēs esam pārgājuši tikai savos datos balstītā informācijā. Mēs esam no pirmiem uzņēmumiem, kas šobrīd piedāvā 35 stundu darba nedēļu, piemēram. Un mēs to darām tikai tāpēc, ka redzējām, ka mūsu produktivitāte pēc datiem nemazinās, ja mēs strādājam nedaudz mazāk. Un vasarā vispār vēl īsās piekdienas arī pie viena. Un tāpat spējam apgrozīt miljonus un viss ir kārtībā. Bet kā vadītāji izmanto šo rīku? Kādas vadītāja kompetences atšķirībā no tām, kas ir bez šāda rīka mainās un ko tu pamani, kas ir jāmācās? Viena lieta, ko es noteikti varu teikt arī pēc savas pieredzes, ka ne visiem uzņēmumiem varbūt ir vajadzīgs, piemēram, elastīgs darba laiks vai attālināts vai hibrīda laiks un tā tālāk, jo arī mēs paši, kā Desktime, kā organizācija, arī mēs esam bijuši tādās attīstības posmos kaut kādos. Piemēram, mēģinājām OKRs sākumā ieviest, izgāzāmies kā vecas sētas, jo vienkārši uzņēmums kā tāds nebija gatavs, mums nebija kaut kādas sistēmas ieviestas, lai mēs varētu veiksmīgi šo darīt. Tāpēc es pastāvu par to, ka ir pilnīgi normāli, ka ir kaut kādas organizācijas, kurās, mēs šajā brīdī nevaram atļauties, piemēram, strādāt attālināt, piemēram, strādāt mazāk. Ir kaut kas jāizdara mājas darbs, lai mēs varētu šīs lietas ieviest. Un man šķiet, ka tas tādā ziņā es pilnīgi pieņemu arī viedokli, piemēram, valsts pārvaldē iespējams konkrētās vietās cilvēki nav tam gatavi un ir jāizdara mājas darbs, lai to visu sagatavotu. Data rāda, ka mums vajadzētu 6 darba nedēļu pēc tās produktivitātes, kādā mēs šobrīd atrodamies. Arotbiedrības saka, 38 stundas ir jāstrādā. To es arī dzirdēju. Jā, bet teiksim par šīm vadītāju kompetencēm, kas ir tas, kas vadītājiem ir jāprot savādāk, tad, kad viņam, tiek uzticēts šāds kaut kādā ziņā kontrolas rīks. Pirmkārt, viņam ir jāsaprot, ka viņš ir pieņēmis darbā pieaugušus cilvēkus un vajadzētu attiekties pret cilvēkiem kā pret pieaugušiem cilvēkiem tajā brīdī, jo mēs kaut kā tik ļoti mēģinam cilvēkiem iestāstīt, kas viņiem tieši ir jādara un cik daudz jādara un kā, kas notiek, tā atbildības sajūta kaut kādā ziņā pazūd. Arī es esmu to piedzīvojis arī savā darbā, kur es redzu, ka mēs tik ļoti cenšamies, lai visiem būtu tik labi un lai visiem viss būtu tik ļoti skaidrs, ka cilvēks paļaujās uz to, ka viņam vienmēr visu pateiks priekšā. Un tā ir tāda vadītāja kompetence, kas ir jāiemācās, šī atmest šo mikromenedžēšanu, un tas nenotiek viegli, jo es pati, kad atnācu strādāt Desktime, es biju pārbijusies kā diegs, man likās tā. Tagad man skatīsies uz pirkstiem, man būs jāstrādā daudz vairāk. Un es to arī darīju. Draugos nevarēs ieiet? Protams, jā, bet es to arī darīju. Es arī biju peles kustinātājs, es arī skatījos līdzi, lai es savāktu precīzi tās minūtes un tās stundas, kamēr vienā brīdī es pati sapratu, ka tas ir kaut kāds ārprāts, ko es daru, jo patiesībā jau, ko es darīju, es pārspīlēju, jo bieži vien cilvēki, kuri ļoti uztraucās par šo laiku uzskaitu, īstenībā ir baigi overachieveri. Viņi īstenībā strādā pat vairāk, viņi nezina, ka viņi strādā vairāk, jo viņi no sevis ļoti daudz gaida. Un tas, kas notiek, tad, piemēram, vienā brīdī tu sāc jau mānīties ar datiem un, neievadi kaut kādas sapulces, lai tev tās stundas nebūtu pa daudz. Un tā kā
paiet laiks, tas ir normāli, kamēr cilvēki nostabilizējās un saprot, kā šo rīku lietot, un tāpat arī ar vadītājiem. Kas ir tās galvenie iegūmi? Es varu pateikt, mūsu uzņēmumā šobrīd vadītāji ļoti reti, kad skatās līdzi, kas notiek ar darbiniekiem. Tieši testēm kontekstā mēs vairāk uzticamies, ka darbinieki paši, kā pieauguši un lieli cilvēki, sekos līdzi un ļoti godīgi nostrādās savas 7 stundas, kā mēs esam vienojušies. Un, ja tas nenotiek, tad man kolēģi ļoti atklāti arī saka, ka es nejūtos labi vai kaut kas ir noticis, un viņi ļoti patiesībā tā godprātīgi tam visam sako līdzi, bet tam ir vajadzīgs laiks. Jā, un šī saruna, kad es nejūtos labi, vai šī ir saruna ar vadītāju, jā, ne? Un tas ir tas, kas vadītājiem jāprot šādu te sarunu novadīt. Tad tu, Raiva, klausoties šo tev, tas ir kaut kas varētu būt, kā palīdzošs mehānisms, tūlīt mēs parunāsim par vadītāju prasmēm valsts pārvaldē, bet, jā, domājot par šo te godprātību vai par šo te, ceļu varbūt uz to, ka cilvēkiem ir, piemēram, kaut kāds rīks, un viņi uzņemās atbildību paši par sevi, un tad ar laiku, sāk saprast, kā es varu kļūt produktīvāks un kā to pats to savu laiku disciplinēt. Es desktaimu atpazīstu. Mēs Tieslietu ministrijā savā laikā pilotējām šo, un es biju viens no tiem sportistiem, kas ļoti gribēju vadības līmenim uzlikt, un mēs viņu arī uzlikām, nodefinējām tur tās lietas, kas tur bija vajadzīgas. Varbūt man viņas citas nenostrādāja, jo es ļoti daudz pavadīju sanāksmēs, kas man ieskaitījās kā neproduktīvais laiks, bet tur noteiktai sistēmai visādas labas lietas pieregulējums. Nezinu, kāpēc viņa neaizgāja, jo cilvēki tiešām sāka par to uztraukties, šmaukties, tur kaut ko kustināt pels un pildspalvas pastais klaviatūrās un visādi citas šausmu lietas. Bet man atkal... programmas, kas ir peļu kustinātā. Jā, bet man atkal ļoti patika, jo man tas bija sports, jo es gribēju izmērīt, cik es esmu kvalitatīvs, produktīvs tajā darbā un kāpēc tieši šis neskaitās tajā laikā iekšā un ko man pamainīt un tiešām tu izdarīji secinājumus. Tad kāpēc es to tik ilgi daru tajā sanāksmēs, ja tas ir dārgi, izdalot arī, cik saņem, to algu un tā tālāk. Bet te atkal ar šiem rīkiem. Tad ir, es nezinu, kā jums uzņēmumā, bet tad mums būtu jāpasaka, valsts pārvaldē obligāti visiem jālieto Outlook kalendārs, kurā tu saraksti savu dienas plānotāju, savus notikumus, jo tā arī... nav šobrīd? Man liekas, ka pusē nelieto Outlooku, un es katrā iestādē mācījos un mēģinājis pieradināt. Arī, piemēram, nerakstīt vēstuli uzaicinu jūs uz dalību uz sanāksmē, vienkārši no Outlooka izsūtu, un to es teiktu, jums smieklīgi, bet tā notiek. Un tad tiešām tai sanāksmē skatos un gaidu, vai atnāks vai ne, un atnāk visi, tad ir saņēmuši. Tas ir atkal, tā kā mēs jau te runājam, kaut kādi stereotipi, jāraksta vēstule, jāaicina. Un vēl kaut kāds posms, kam jāiziet cauri. Tā ir tā digitālo rīku prasmu izmantošana, pielietošana. Tāpat jau mums gāja ar Microsoft Teams. Iedomājieties, tad, kad vēl nebija visas tās pandēmijas lietas, tie, kas mēs tie aktīvie un gribējām pamēģināt sazināties, sēdējām katrs savā kabinetā aiz sienas, speciāli zvanījām, lai viens otram parādītu, ko es šobrīd daru kabinetā, bišķiņ varbūt caur humoru arī tajā laikā, bet citi kolēģi to uztvēra kā kaut kādu ākstīšanos, bet tad atnāca tā pandēmija, ko es šodien visu laiku piesaucu, un beigās sapratu, ka ir ritīgi labi nostrādā, ka tu vari sanāksmi, tu vari ar ekrānu, tu vari izdarīt to un to un to. Tā kā rīks, kurš ir, nav mākslīgi jāuzliek, mākslīgi jāpilda, un tas man atkal nav speciāls administratīvais sloks vai birokrātija, kur man ir kaut kas jāsapilda. Jā, viņš noteikti strādās, un tad tu pats vari kaut kā sev pavērtēt, un tad uzreiz tev ir dati par to produktīvo un neproduktīvo laiku, un ko izmēģināt vai darīt savādāk, lai tas cilvēks nepavadītu neproduktīvu tajā darbā, jo viņam jau laika arī,
pieriepsies tas darbs, un viņš negribēs to strādāt, jo viņš sapratīs, ka viņa ikdienas notikumi vai darbības ir tās, kas nav manam raksturam piemērots. Tā kā tie ir tie mērījumi. Bet ja ir rīks, ko es arī esmu dzirdējis, kurš ir speciāli uzlikts, viņā tev ir jāpavada laiks un jāvada, tad tas man liekas, viņš nerulēs. Testējums izskatās varētu rulēt. Jebkurā gadījumā tas, ko es dzirdu, atkal Covids, mēs par to runājām, un te ir jāatsaucās uz to, ka mēs organizācijas ir dažādos attīstības posmos, un man šķiet, ka Covids vienkārši valsts pārvalde nolika uz lāpstiņām un spieda ieviest lietas, kuras parasti tiek ieviestas tādā ilgākā termiņā soli pa solim uzreiz, un tad bija cilvēki, kas to ātri adaptēja un ātri saprata, kā ar to strādāt, un tad bija cilvēki, kuri to izmantoja vai, tā ļaunprātīgi mainīja savu dzīvi par labu tam, ka nav vairs jādara nekas varbūt, un es pieņemu šobrīd tikai to, un tagad vai varētu būt tā, ka tā stratēģija ir tāda, ka mēs tagad atgriežamies tajā nulles pozīcijā, ka mēs esam visi atkal atpakaļ? Un tad sākam plānot kaut kādus strateģiskus soļus, lai saprastu, kā izlīdzināt šo te balansu. Varbūt hibrīds, varbūt kādam pilnībā klātieni, varbūt kādam vispār vairs nav darbs valsts pārvaldē, vai tā varētu būt kaut kāda tāda secīga rīcība. Man nepatīk tā teikuma sadaļa, kad mums kaut kas ir jāatgriežas atpakaļ. Nē, mums ir jāiet uz priekšu un ar skatu uz priekšu, jāpaņem viss tas, ko mēs esam jau ieguvuši, kas mums ir, un piemēram, mēs valsts kanclējas stratēģijā jaunajā ielikām, ka mēs katru gadu celsim zināmu pienesumu procentu, ka mēs vairāk izmantosim jaunākās tehnoloģijas, mākslīgā intelektu, un katru gadu pat tajā, atvēlēsim finanšu līdzekļus, lai mēs kaut ko jaunu nopirktu un investētu tajā. Jo tas piesauktais Covid laiks, iedomājieties, ja Covid laikā tiesas nebūtu strādājušas, mēs zinām, kad ir termiņi tur ilgi, bet tiesas arī bija pirmās, kas, piemēram, Satversmes tiesa, man liekas, bija pat pirmā, kas noturēja tiesas tīm un kādās tur aplikācijās. Bet pirms Covida mums Tieslietu ministrijā bija tāds Šveices projekts, aizmirsuši tagad viņam nosaukumu. Un tad mums teica, ka nevar būt tur tāda un tāda programma. Obligāti jābūt tavas identitātes apliecināšanas skenējamā mašīnu uz galda. Tas tiesneša galds bija tā nokrāmēts, likās, ka viņam vispār pašām vieta nav. Un tad atnāca Covid un izrādās, var tīmā tiesu spriest, Zoomā un Webnexā. Un otrs arī. Pirms tam bija DigiNotārs, kad notārs ir sasniedzams digitāls. Cilvēki neusticējās, viņam likās, tas taču nav normāli, man taču vajag aiziet pie notāra, un viņš man pie galda, labi, ka vēl līdz tam notāra galdam tik, tur parasti jau palīgs apstrādāja, daudz ko palīdzēja. Kad tas ir darāms tikai klātienē, tagad man liekas pie notāra, es nezinu, kurš tur beig klātienē iet, sēž pludmalē un lietas kārto uzņēmums reģistrē, ir pilnvaras izsniedz. Ir pētījumi, kas parāda, ka cilvēki daudz labāk uzticās tehnoloģijām šobrīd. Tas ir tāds interesants fenomens, saistībā ar mākslīgo intelektu, bet tas ir interesants tāds pavērsiens. Skaidrs, ka mums nevajag iet atpakaļ, teiksim tā, mēs nevaram aiziet atpakaļ laikā, bet es domāju, tāda atgriešanās tādā punktā, kad mēs sākam skaidrot un saprast, lai visiem ir saprotams, kas tad tiek sagaidīts un kādus rīkus mēs izmantosim un kā katra organizācija plānos to savu laiku, kā katrs izmantos to savu produktīvo, iespējamo laiku un varbūt izmantos kādas tehnoloģijas, varbūt, tas lēmums ļoti atšķirās no vadītāja. Tāpēc mans jautājums par vadītāju prasmēm, par kurām arī ļoti daudz tiek diskutēts un pētījumi rāda, ka slikti vadīti attālinātie darbinieki var justies izolēti, mazāk motivēti, to mēs redzam, tad šie cilvēki nav saņēmuši jautājumu, varbūt kā tev iet vai ko tu vispār dari, kas ir tavās atbildībās šodien vadītāji, kuri nezina, kā skaidri definēt mērķus vai sniegt atgrieznisko saiti, viņiem šis attālinātais darbs šķiet nekontrolējams. Ko tas nozīmē, ka tas ir arī tas, ko es esmu redzējis, ka ir vadītāji, kur vienkārši nezina īsti, kā pateikt otram cilvēkam, kas tev ir jāizdara un vai tu to izdarīji labi un kas tev ir jāturpina darīt. Un daudzās organizācijās tieši šī
atgriešanās birojā šī komunikācija tiek izmantota kā risinājums vadības problēmām, nevis problēmas produktivitātes uzlabošanai. Jautājums, Raivi, par vadītāju prasmēm. Kas ir tas, ko šobrīd valsts pārvalde piedāvā vadītājiem? Kā viņi mācās vadīt šīs te dažādās vajadzības, dažādās pārvaldes sistēmas un kas ir tas risinājums, kas var mazināt pretestību pret šādu elastīgo darba modeli? Valsts pārvaldē ļoti daudz ir šīs apmācības tieši uz augstākā līmeņa vadītājiem. Rītā mums tieši ir konference par šo. Šodien mums bija par digitālo rīku izmantošanu, un kad digitālie rīki ir mūsu nākotnē, ja mēs gribam arī mazināt birokrātiju, līdz ar to mēs tos procesus efektivizēsim, minimizēsim ne tikai uz āru, uz uzņēmēju vai uz iedzīvotāju, bet arī pašiem sevi iekšēji. Tad ir tā vadītāja empātija. Protams, es saku, kad ieraugot savus darbiniekus, kolēģus klātienē, es viņam noteikti vairāk pajautāšu, kā tev šodien iet, kā tu jūties un vēl kaut ko. Diez vai es attālināti viņam uzvanīšu, tagad ieslēdz kameru un parādi sev, ko tu šobrīd dari. Tad likās, tas nav normāls vadītājs, bet ir arī tāds, es esmu dzirdējis, ka tā dara. Katrs savā līmenī. Katrs savā līmenī. Tā kā ir jāatrod tas balans un galvenais ir jābūt sarunai un vienošanais, kā mēs gribam organizēt savu darbu, celt savu darba kultūru, savu iesaisti tajā, motivēt cilvēkus, jo, man liekas, lielākais izaicinājums vienmēr ir nomotivēt un noturēt darbinieku, jo viņš ir foršs labs, bet viņš kaut kādā brīdī sajūt kaut kādu savu lozumu punktu, viņš sāk skatīties riņķi, un ja viņam paliks garlaicīgi, viņš paliks nenovērtēts, pamaz izraisīs viņam uzmanību, viņš paskatīsies kaut kādu citu lietu, kas sakal viņam būs, jo mēs jau esam beigie indivīdi. Vadītājiem vislielākā un vis tā sarežģītākā loma ir strādāt ar personālu, un personāla lietas ir vissarežģītākās. Un tā ir arī, es teiktu, vadītāja viena no galvenajām lomām, patiesībā vadīt savus cilvēkus un strādāt ar viņiem un runāt ar viņiem, bet es nedzirdēju tāds konkrēts prasmes, vai ir kaut kāds plāns, teiksim, kā vadītājiem, tiek sniegts tas atbalsts, ja viņiem ir vajadzīgs vadīt cilvēkus, kurus nestrādā birojā vai kurus vajag motivēt, ar kuriem vajag runāt, kas ir tas piedāvājums, ko vadītāji saņem? Tas ir tās dažādās mācības. Es tagad nenosaukšu visas programmas, man liekas, viņas pat ir 11, ko mums piedāvājums ar valsts administrācijas skolu, gan arī mūsu pašu valsts kancelēs organizētie semināri, gan klātienes, gan attālināt, gan arī šis starptautisko projektu iesaista pieredzes apmaiņa un visas citas lietas. Es arī tikko biju OECD uz valdības centru vadītāju tādu 43. sesiju jau, pirmo reizi tādā piedalījos, un tur sēž visu OECD dalību valstu premjeru biroju cilvēki, un tur varbūt kāds ministrs, viņam tur bišķiņ kādam struktūra savādāk. Un viņi runā tieši par to, ko runājot jau 6 gadus, un atkal tajā pašā punktā, līdzīgi kā mēs patālināto un elastīgo darbu Latvijā runājam, kāpēc valstu valdībām, parlamentiem tā uzticēšanās neaug. Un tie galvenie secinājumi, kas nāca ārā, kad sabiedrība gaida skaidrus lēmumus, skaidru rīcību, lai sabiedrība sajustu, kad viņi strādā mūsu labā, mēs viņiem varam uzticēties. Un tad, protams, ir pa ceļam feileri, un tad tev ļoti ilgs laiks paiet, kamēr tu to sakopi. Un te ir līdzīgi ar to sava kolektīva darbinieka tādu tonusu uzturēšanu, ja? Tu pagriezīs muguru kolektīvam, viņš tev izšķīdīs, viņš tev būs mainīgs, jo cits atnāk kaut kādu zinām mērķu dēļ tikai dabūt ierakstu CV vai pārējais posms viņam, viņš tāpat ir pēc tam ceļa jūtīs uz citu darbu, vai no otrs to atkal to kolektīvu kopā augat, kopā liekat mērķus, kopā viņus sasniedzat, priecājieties par tām uzvedām un visas tās pārējās lietas.
Tu minēji arī, ka tev bija starptautiskie kontakti, par ko jūs runājāt. Kā citas valsts pārvaldes dara šo te attālinātu? Nu, jā, un tur sākumā, pēc cik bija tās dalību valstu delegācijas pārstāvji pamainījušies, un tad tāds standarts, kā jau visās lielās sanāksmēs iepazīšanās, un tad paprasīja, kas kurā valstī tagad ir tas aktuālākais ārpus šīs darba kārtības, kas bija izsūtīta. Nu, es vienu tur piesaucu, protams, šī Eiropā mūsu tuvā kara darbība, par ko mums ir slikts noskaņojums sabiedrībai, un otrs, lai nebūtu tā sanāksme tāda drūma, humoram pateic, ka mūsu lielākā problēma valstī ir attālinātais darbs, ir pacelts visaugstākā līmenī un diezgan ilgstoši top tēma. Un tad viss tāda bija pārizbrīnīt, bet viss iesaistījās diskusijās, un tad es prasīju, vai arī viņu valstīs ir šis kaut kā regulēts no augšas. Nu, tad nevienā, piemēram, 15 dalībvalsts, kas tur izteicās, Francija, Dānija, Polija, Lietuva un tā, kas tur nerunāja par Čīli un Kanādu, bet tādas saprotamākas mums Eiropas valstis, visi teica, nē, mums nav speciāls regulējums, ka mēs to uzticamies katrai konkrētai ministrijai iestādēji, iestādes vadītājiem, bet tad sākās nianses. Piemēram, Franči ir pateikuši, ka viņi attālināto darbu vai darbu no mājām, viņi konkrēti arī pateica, ka tas ir darbs no mājām, tas nav kaut kādos klientu apkalpošanas centros vai savādāk, pieļauj maksimums 2 reizes nedēļā. Bet tad es parunāju ar tiem franču kolēģiem, un tad es viņiem saku, kā tas tā izpildās, noteikti piekdienās neiet uz darbu un tā. Viņi saka, nē, mēs vienu, tā jau standartā, salāgājot to dzīvi, privāto dzīvi ar darbu, tā ir kaut kāda pirmdiena vai kura tur nedēļas vidus. Viņi saka, mums tā otrā diena jau kauns paliek prasīt, jo mums ir pateikts maksimālais limits. Un tad lieksies, paņemšu maksimālo limitu, tad liksies, redz, kā viņš izmanto visu līdz maksimumam. Lietuviešiem ir 3, tā pārsvarā pa iestādēm valsts sektorā, bet vispār visi saka, ka tā ir tāda savstarpēja iekšējā vienošanās, un man liekas, ka nav tā, ka gribu no rīta līdz vakaram nebūt tai darbā vai nebūt klātesoši tam darba procesam. Galvenais ir tā elastība, tās vajadzības, kas ir izdarāms kādam no rīta, kādam no vakarā, un kādam varbūt pat garāku pusdienas laiku vajag, jo viņam ir arī kaut kādas lietas personīgi jāsakārto vai kā. Tas izskanēja no visiem, bet tā, kad par to runā, tā līdz prezidentam neviens man nepateica. Mēs vienkārši uzņemamies atbildību par savu dzīvi. Cilvēki grib atpakaļ to, kas viņiem pienākās, un es atcerējos nesen tādu stāstu, tas bija par Ameriku, tagad jau gan par Ameriku jokot ir tā jocīgi arī, liekas, tā bīstam, bet jā, tur bija stāsts par pateicības brokastīm un tītaru, kuru vadītājs katru pateicības brokastu kā svētku rītā pasniedz saviem darbiniekiem. Un viņš tā kā vienā dienā izdomāja, ka viņš grib uztaisīt pārsteigumu. Viņš uztaisīja to pārsteigumu, un tad tā kā gadu no gada to tītaru piedāvāja saviem darbiniekiem. Un tad vienā dienā viņš saprata, ka īsti nav tik daudz naudas vairāk, lai to tītaru nopirkt, un vairāk pateicības brokastīs to tītaru nevarēja iedot. Visi jau bija pieraduši pie tā, un tad sākās lielās atcelšanās, kur ir mūsu tītars. Un es domāju, ka tur ir kaut kāds paralēls ar to, ka ir kaut kas iedots, un tagad tas tiek rauts no rokām ārā, un es domāju, ka nav jau tas, ko es dzirdu, netiek jau rauts ārā no rokām pavisam. Tiek vienkārši iedota skaidrība, vai tiek iedota tāda tieša komunikācija, ka tā, kā mēs darām līdz šim, tālāk mēs vairs tā nevaram iet, mums ir jāmaina kaut kas, lai mēs kopā ietu efektīvāk. Un tas ir tas ko es dzirdu. Sintī, šo te klausoties, kas varbūt ir tās tavas destājuma pieredzes, kas ir tās metodas, ko tāds viens HR cilvēks vai viens tāds vadītājs var darīt, tomēr, lai stiprinātu šo te elastīgo pieeju vai šo te izpratni par to elastīgā darba veida nozīmi, kā organizēt to savā ikdienā, un mazliet vairāk vēl tomēr par tām prasmēm, kas tad tam vadītājiem ir jāprot, lai to varētu tā kā labāk izprast un arī ieviest.
Un es klausījos, kā Raivis teica, kā tad es tagad attālinātam cilvēkam zvanīšu un prasīšu, kā viņam iet. Nu, patiesībā, jā, es zinu, es saprotu, ka tu varbūt esi tāds augstāk līmeņa vadītājs un tev daudz lietas šķiet pašsaprotamākas nekā iespējams kolēģiem, kas varbūt tikko ir sākuši vadīt komandas. Bet mēs savā komandā pat esam taisījuši speciāls apmācības un tiešām daudz mācāmies. Un, piemēram, viens pret viens sarunas vai atgriezeniskās saites došana, mēs to aktīvi mācījāmies. Un arī viens pret viens sarunas mūsu organizācijā, piemēram, nenotika. Mēs to nedarījām, jo mēs nezinājām, ka tas ir jādara. Un brīdī, kad mēs to ieviesām, jā, cilvēkiem ir iebās sākumā, kāpēc man tagad ir jārunā ar kādu, kur nu vēl reizi vai divi vai reizi 2 nedēļās vai vēl biežāk, bet tas jau ir tas arī, kurā brīdī mēs attālinātam cilvēkam vienalga vai ofisā vai kā, bet tā ir iespēja, paprasīt, kā tev iet, kā tev klājas, kas tev ir vajadzīgs, kādas sūdzības, iedošu atgriezenisko saiti par labi vai slikti paveikt darbu, bet man liekas, tas ir tādas bāzes prasmes tādam labam vadītājam, bet tā pašā laikā ir pilnīgi normāli, ka cilvēki to var nezināt, ja viņi nekad par to nav mācījušies vai nekad to nav nekur uzzinājuši. Lūk, un tad tās ir tādas lietas, kas, man liekas, ir jāsāk arī valsts pārvaldē pārunāt ļoti godīgi, caurspīdīgi, kādā stāvoklī tad mēs esam ar mūsu vadības komandu, kas viņiem trūkst, kas viņiem ir vajadzīgs, un arī cik daudz cilvēkiem vajag konferences, kurās, būsim reāli. Nevienmēr visi konferencēs klausās un piedalās, un ļoti bieži ir, ka tās ir vajadzīgas mazākās grupās, tādas intensīvas mācības, kurās kā mans vīrs mēdz teikt, assume everyone's an idiot. Ne tā slikti to domājot, bet, ja mēs runājam par jaunām lietām, izstāst tā, lai visi šajā telpā to saprot. Tie, kur sapratīs uzreiz, tie labi, ka sapratīs, bet ja tas viens cilvēks no 10 tomēr nebūs informēts, vajag labi, ka sāks no paša pamata un būvēs tālāk uz augšu. Un par tādām HR profesionāļu prasmēm vai lietām, kas būtu jādara, es tomēr pastāvu joprojām par ļoti skaidru politiku izveidi, jo cilvēkiem nepatīk izmaiņas. Vienalga, viņas ir pozitīvs vai negatīvs. Cilvēkiem nepatīk izmaiņas, to mēs redzam arī savā darbā. Un kas notiek ar viņiem, ir vienkārši daudz jārunā un daudz jāstāst un jāparedz tie nepatīkamie jautājumi un arī viņiem jāļauj jautāt tie jautājumi. Un tāpēc, ja mums ir skaidrs politikas, ir skaidri kaut vai pierakstīt noteikumi, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Ja mēs ir attālināts darbs? Kas ir attālināts darbs? Kas ir darbs? Kas ir, jā. Un starp citu arī, ko mēs uzskatām par darbu vai kā mēs, kaut vai tās pašas Eiropā stundas, piemēram, ir darba laiks jāuzskaita obligāti, jebkādā veidā, kā cilvēks to dara. Un atkal, jā, ko nozīmē 8 stundu darba laiks? Parāda man kaut vienu cilvēku, kurš 8 stundas neatiet no kases, visu laiku strādā, neaiziet uz toaleti, neaiziet paēst un tā tālāk. Pilnīgi meli. Pilnīgi meli, bet ir skaidrs. Mums vajadzētu pieslēgt 10, tad ne? Bet es vienkārši domāju, ka tā ir tāda lieta, kā cilvēki, kā arī valsts pārvaldē, kā mēs uztveram, kas tad ir šis darba laiks, no 9 līdz 5, piemēram, cik daudz mums reāli ir jāpavada, visu laiku esot, piemēram, pie datora. Iespējams, ka visu laiku. Tas ir fajn. Galvenais, ka tas ir, tad ir aprakstīts un tā. Un attiecīgi atkal mēs pārējām uz rezultātu orientētu kultūru, kurā mēs atkal nevis skatāmies, cik cilvēku stundas pavada, bet skatāmies produktivitāti un paskatāmies, kāds ir tas piegādātais rezultāts. Un tas atkal ir vadītāja darbs. Baigi forši, ka nostrādāja 8 stundas. Ko tu darīji? Kur ir tas, ko es tev prasīju? Kas ir, kā izstās mērķi? Vai mums ir noteikti mērķi? Arī šis, un arī mērķu noteikšana. Ļoti, ļoti, ļoti grūta un ļoti traki apgūstam praksa, un prasme, kas patiesībā nenāk visiem dabiski. Tā ir tā kompetence, jā, Raiba. Es par šo kvalitatīvo darbu, kad es aizgāju uz zemkopības ministriju, es tieši uzstādīju sev mērķi, ko es katru dienu izdarīšu labu, lai tautsēmniecībai būtu pienesums. Jo tā ir ļoti liela tautsēmniecības sfēra, arī lielākie IKP pienesēji Latvijas budžetam un koproduktam. Un tad tiešām bija kaut kādas dienas, kad man likās pats tikai sēdējis, runājis, no šīs manas runāšanas nekas labs Latvijai nav. Un tad es braucot mājā, ziniet, ko es darīju?
brauc smagā mašīna ar konteineru, es, protams, viņu neapcinu, palaidu pa priekšu, un tad es palaidu, jo viņam ir svarīgi paspēt uz ostu, viņam svarīgi aizgādāt preci, jo viņš dara labu lietu, nekā es tagad braucu viens mašīnā mājās, un nekas labs no manis šodien nav. Tā kā arī tā var ar tādu attieksmi iet uz darbu, nodoms, un tā sev motivēt. Un tad arī sāk pievērst uzmanību šīm sanāksmēm. Viņas ir, citreiz ir daudz garas, bet tad arī ar laika limitu. Pats es jau pirms tam esmu nodefinējis, ka es ilgāk par 45 minūtēm nelēdīšos tajā debatē. Man jāpanāk rezultāts, un tajās 45 minūtēs arī mēģinu dabūt to kodolīgo sarunu. Jo tas attālinātais darbs arī vēl viena blakne ir. Cilvēki ir pasēdējuši mājās, tagad, piespiesti vai, redziet, priekšnieks ir izdomājis rīt sanāksme, ir jāiet, jātaisās, jātērējās atkal, un tā, un aiziet uz to darbu, un kā jūs domājat, pusdienu, tur taču notiek socializēšanās, ne jau pa darba tēmu, tur tiek apspriests visas lietas, visas intrigas, baumas, tankas, notikumi, un tad tikai sāk ķerties tam darbām klāt. Tā kā tas arī ir otrs, jo retāk redzās, jo nekvalitatīvāks arī būs tas klātienes darbs, tāpēc, ka cilvēki pirmais, ko izdarīs, sāks to socializēšanos, tas, kas viņiem pietrūk, jo viņi tos kolēģis ir laimīgi ieraugot. Bet kaut kas ar tām sapulcēm, kaut kas ar sapulcēm ir jādara, jo gan privātā sektorā varbūt mazāk tajās organizācijās, kuras redzu, gan valsts pārvaldē tas fenomens, ko es esmu pamanījusi, ka sapulcēs piedalās visi un uzreiz, un jautājums ir, kas un kad strādā. Jo sanāk ir sapulces visu dienu, vienais otrs, nav pat laiku stoletē aiziet, un tad kaut kādā brīdī ir jāizlasa ēpasti, tad kaut kādā brīdī ir jāatbild uz šiem ēpastiem, un kaut kad arī fiziski jādara šis darbs. Un tad sanāk, ka tu tāpat strādā attālināti mājās pēc darba laika, un tad tas darbs, kas notiek darba vietā, ir neefektīvs. Tas atkal ir plānošana, tā kalendāra menedžēšana vai izmantošana, un te tiešām varbūt noder šis desk-time rīks, ja viņš ir vienkārši uzlikta programmatūra, nodefinēta vadības līmeni, augstākai vadības līmenim noteikti kaut kādi tie parametri vidējam vadības līmenim, un tad pārējiem ekspertiem un tā tālāk, tad to var arī paskatīties, kāpēc tieši tā vai savādāk tiek organizēts darbs, un tad vadītājs izmantot šo datus vai analītiku, ko varētu dabūt, un noteikti var dabūt no šī rīka ārā, varētu tad arī apskatīties, kāpēc tik daudz vai tik maz velta vienai vai otrai lietai. Nav kaut kāds tāds, kas testēmā bļauj, ka tu esi bijis pārāk daudz sapulcēs, vai arī tur ir iesaistīti pārāk daudz augsta līmeņa vadītāji, vai tur ir pārāk bieži bijis viens cilvēks, kuram nevajadzētu būt šajā sapulcē? Tas atkal ir tas vadītāja darbs, bļaustīties, testēmā tāda lieta nav. Mēs gan Rīgas brīdina par to, ka jāņem pauzes, jo par to neatējot no kasas, ko iepriekš teica, pa 8 stundām mums ir arī pētījums, 52.17 saucās, pat Wikipēdijā var palasīt. Esam tikuši priekšā, bet tas pētījums liecina, ka cilvēks visproduktīvākais ir strādājot 52 minūtes neatējot un 17 minūtes atpūšoties. Un tur tā proporcija mēdz arī mainīties, tīpaši Covid laikā viņi pamainījās, cilvēks strādāja ilgāk, bet arī atpūtās ilgāk, bet tas ir tīri fizioloģiski, smadzenēm ir vajadzīgs laiks, lai pārslēgtos, lai spētu atkal koncentrēties. Bet man ļoti iekrita prātā tas par to kalendāru. Arī tā bija lieta, ko arī manā organizācijā mēs mācījāmies. Mums bija treneris, kurš nāca un stāstīja par to, kā taisīt saliņas kalendārā, kā viņas buferzonas tieši tā, kā viņas ar krāsām nodalīt. Kaut vai es arī ļoti izmantoju krāsu nodalīšanu kalendārā, lai es pati pat redzu, ja man sarkanā krāsā ir visas sapulces un visu dienu ir sarkana, kaut ko es nedaru pareizi, vai ne? Vai iemācīt kolēģus vismaz 30% savas dienas atstāt brīvu, kas kalendārā. Tās atkal ir it kā smieklīgi, kā tad var nemācēt, bet normāli, ja cilvēks nekad nav to darījis. Es, piemēram, to redzu praktikantos vai jauniešos, kas nāk strādāt. Mums te visiem vecajiem liekas, protams, kā tad tas viss tik saprotams. Kāpēc, lai cilvēks, augstskolā būtu lietojis kalendāru un bukojas kaut kādas mītingus? Normāli, ka viņš sūtīs ēpastu, jo viņš nekad to nav darījis. Vienkārši man atkal liekas, ka tās ir tādas lietas, ko
arī no sabiedrības puses nesmieties, neņirgāties, bet vienkārši saprast, ka mēs katrs esam bijuši kaut kādās vietās, ja, kur neesam kaut ko mācējuši. Tieši tas tā kā mana mamma teica par karotīti. Ko tu smejies par mani, ka es nemāku datoru lietot, es tev iemācīju ar karotēs, ka tu to nemācēji. Tā. Brīnišķīgi metafora. Mums jānoapaļojās pamazām. Un, Raiva, vai tu dzirdēji, ko teica Sintija? Domājot par šī dialoga veidošanu, par šīs telpas veidošanu, kas ir tas, kur tu redzi valsts pārvaldē šīs vietas veidot dialogu gan ar vadītājiem, gan ar darbiniekiem, lai būtu šī telpa, kur cilvēki var izteikt ne tikai sociāli mēdī šo savu viedokli, bet kā tā ir vieta, kur mēs varam diskutēt un runāt par to, kā mums labāk, kā mums kopā labāk, nevis kā man labāk, ka tā tomēr ir kaut kāda telpa. Tā valsts pārvaldē tipiski izmantojamā telpa ir šīs mācības, tāpēc viņas ir arī sadalīts augstākā līmeņa vadītāju, tad ir vadītāju, un tad ir jau konkrētu jomu, ekspertu vai to zināšanu vajadzību, tas, kas kuram ikdienā ir vajadzīgs. Iegūšana noteikti tā varētu būt vieta, vide, valsts administrācijas skola. Dažādi šie formāti, ko jau organizē arī, man liekas, ka konferencēs ir vietā arī apmainīties viedokļiem, jo tur cilvēki paklausās, izdara secinājumus, tad ļoti laba lieta ir iedibināt valsts kancelējai šī komunikātoru pulcēšanās vieta vai konferences vienreiz gadā ļoti to novērtē, jo komunikatoriem ir arī sava loma un arī viena no galvenām, kur viņiem ir jābūt kā labai rokai, līdzīgi kā HR speciālistā arī komunikatoram. Arī šeit ir tā neusticēšanās un tāpēc ir tie feiki vai kaut kāda tā neizprotamā komunikācija uz āru. Ikdienas dialogs, kur tu redz, kur ir šis ikdienas dialogs, lai gan darbinieki var savā starpā un ar vadītāju rast šo vietu, kur viņi var pateikt, kā viņi domā, kādas noteikumus mums veidot, kā to darīt kopā, jo tas ir tas, kas, domāju, ka iztrūkst. Man tā noteikti ir mūsu pirmdienas vadības līmeņu sanāksmes, kur ir visi vadītāji ap galdu, kur es pasaku savas aktuālās lietas, dod iespēju izteikties par nedēļu, kas viņiem šķiet aktuāls, līdz ar to viņi to iegūto informāciju no vadības līmeņa noteikti novada. Es ļoti ceru novada līdz saviem darbiniekiem, ja tas nenotiek, tad es esmu darījis tā arī, kad esmu visu iestādi savācis kopā. Protams, tas nav bieži vienreiz mēnesī vai vienreiz 4 mēnešos, bet noteikti arī ir jāpiesaista šīs struktūras vai tās saucamās ministriju padotības iestāžu vadītāji, jo viņi jau arī dzīvo ar kaut ko savu, un viņi arī grib pie tās savas augstākās vadības tikt. Un ja tas mehānisms, tā izskautās diezgan hierarkiskā trepa, bet ja viņš netiek kopā savilkts, salāgots, sinhronizēts, tad arī iztrūks noteikti šie aspekti un punkti. Kad ir nākamā tikšanās? Man katru pirmdienu ir. Ar vadību, bet ar tādu visu kopā? Man valsts kancelējā tagad ir paveicies. Nav liels tas kolektīvs. Mums ir vienīgā iestāde, kas ir valsts administrācijas skola, un es no pašas pirmās reizes vai pašas pirmās dienas teicu, ka es gribu arī valsts administrācijas skolas direktoru klāt pie šī vadības līmeņa galda, sarunām, diskusijām pa ikvienu to tēmu, ko vai es esmu pacēlis, vai ko, kas nāk no šiem vadītājiem. Ministrijās tas bija savādāk, Tieslietu ministrijā, tātad man bija 11 vadītāju plus vēl iestādes ap tikpat 11, tātad jau 30 cilvēku ap galdu ir. Zemkopības ministrijā bija līdzīgi vadītāji līdz 10 un iestādes bija 6. Un tās arī bija katru pirmdienu. Es tikai varu novēlēt tas, ko es dzirdēju šīs sarunas gaitā, ka te varbūt pat nav tik daudz stāsts par attālinātu vai par klātienes darbu, te ir vairāk stāsts par dialogu, par komunikāciju, par veidu, kā mēs pieņemam lēmumus, vai mēs pirms tam parunājam ar cilvēkiem, vai mēs izmantojam datus un tehnoloģijas, lai mēs varētu labāk saprast un uz ko balstīties. Un es personīgi vienmēr ticu tam, ka labākie lēmumi nāk no diskusijām un no skaidras līderības un no drosmīgas rīcības un nevis no vienpusējiem rīkojumiem bez tādas kopīgas parunāšanas. Protams, ka demokrātija sarunāšanās prasa laiku.
Un tas ir tas, kas mums visiem vienmēr trūkst, bet dažreiz jāpadomā, ka varbūt tas laiks, ko mēs pēc tam pavadam skaidrojot visu šito te, kas pēc tam rodās, varbūt tas ir pārāk dārgs. Tāpēc, tas secinājums ir, ka vadītājiem ir jāapgūst šīs jaunās prasmes, ka darbiniekiem arī ir jāmācās šī pašdisciplīna, jāmācās darba ētika, ir jāsaprot, kas ir godprātīgs darbs, kas nav godprātīgs darbs, kā mēs veidojam šo te uzticēšanās balstītu šo te darba vidi, nevis kontrolējošā sistēmā. Un, var šķist, ka destēm mazliet tomēr ir ar domu kontrolēta, bet ja mēs mācam vadītājus, kā to lietot, kā runāt vienam ar otru, kā uzstādīt mērķus, manuprāt, lieliska sistēma, kas var palīdzēt paskatīties no malas, kas tad īstenībā notiek, jo dažreiz tas ārkārtīgi subjektīvs skatījums, kā mēs redzam, kā cits strādā un kā mēs tiešām saprotam un varam novērot to datos. Tāpēc, mans novēlējums noteikti būtu iet tajā attīstībā, dialogā, un paldies, ka jūs dalījāties, paldies, Raiva, ka pirmkārt atrada laiku beidzot atnākt un parunāt, jo skaidrs, ka attālinātais darbs nav miris, vairāks teikt, ka miris ir tas veids, kā mēs domājam par to, kur notiek darbs. Un, ka tas produkts ir tas darba rezultāts un tas, ko mēs paveicam. Tāpēc, prieks, ka mēs neiestrēgstam tajā pārmaiņu procesā starp pagātni un nākotni. Mēs skatāmies kaut kādiem jauniem risinājumiem. Paldies, Sintī, par destēm, par to, ka tu pastāstīji, ar ko tas nodarbojās. Un tiešām ieiet mājaslapā, paskatieties, tur ļoti labi video, interesanti pastāstīts, kā tas strādā. Tiem, kam varbūt ir priekšstats par to, ka tas ir tikai tāds spēles kustinātājs, tad tā noteikti nav. Es atceros savu laiku bankā, kad es gāju sēdēt cilvēkiem aiz muguras ar chronometru. Es to ļoti skaidri atceros. Tas ir principā tas, ko dara destājums, tikai es fiziski sēdēju aiz katra un skaitīju, cik tam cilvēkam tas paņem laiku. Tā kā tas jau ir, mēs esam gājuši uz priekšu. Un Rēvis, tikai novēlu tev, lai tev izdodas visas tavas lielās pārmaiņas, un mēs jau droši vien vēl kaut kur tiksimies, un aicinu uz dialogu un uz izdošanos. Paldies! Un vairāk skaidrot. Paldies jums! Paldies! Paldies, mīļie klausītāji! Tiekamies austiņās! Atā!